Lai uzlabotu elektrības piegādi Baltijas valstīs, līdz 2020. gadam plānots izbūvēt 330 kV augstsprieguma līniju no Igaunijas līdz Rīgas TEC apakšstacijai. Tās kopgarums būs 210 km, no kuriem 109 šķērsos 23 Latvijas novadus. Mums tātad pamatā ir divi šie iespējamie ceļi no Rūjienas. Viens ir caur Valmieru, kur tīri no izbūves viedokļa, īpašuma viedokļa varētu vienkāršāk realizēt projektu. Savukārt no elektroapgādes drošības viedokļa šis risinājums nav labākais. Labāk būtu iet caur Limbažiem, Saulkrastiem, Carnikavu, tālāk jau gar Ropažiem un atpakaļ uz Rīgu. Projekta ieceres sabiedriskā apspriešana novados aizsākusies jau pagājušajā gadā. Sākotnēji gan Carnikavas novadā tā nebija paredzēta, tomēr uzklausot iedzīvotājus un pašvaldību aizvadītajā nedēļā, tā notika arī Carnikavā. Tomēr tās arī bija vienīgais, ko projekta īstenotāji bija sadzirdējuši no tiem carnikaviešiem, kuri piedalījās sabiedriskajā apspriešanā Ādažos. Ja jūs būtu ņēmuši vērā to, ko mēs esam teikuši, tad jūs būtu jau šobrīd neiezīmējuši šo te līniju pa apdzīvotu vietu. Jūs būtu šo trasi jau iezīmējuši kā vienīgo apspriežamo trasi, būtu iezīmējuši tos variantus, ko mēs jums piedāvājām. Vai arī tas variants, ka mēs piedāvājām, ja tas tiešām iet par šo te apdzīvoto vietu, jūs būtu ielikuši mūsu piedāvāto variantu ierakt šo trasi zemē, tāpēc šodien jūs par to vispār nemaz nerunājat. Arī šoreiz projekta īstenotāji uzsver, ka viņuprāt labākais variants ir jau esošo 110 kV trasi rekonstruēt par 330 kV līniju. Tās gan izsauc sašutu un vētru iedzīvotājos. Esošās vietas noteikti neatbalsta, jo konkrēti manā gadījumā ir blakus zemes gabalam iet cauri šī esošā līnija, un ja viņi to jaudu palielina, tad loģiski apzinos, ka tas atstāja iespēju uz cilvēkiem, kas tur tuvumā dzīvo. Jā. Un bažas par savu veselību nav vienīgais iemesls iedzīvotāju pretestībai. Aizsargu josla augstsprieguma līnijai, kuru zemes īpašniekam praktiski nav iespējams izmantot, ir 54 metri no asa. Te gan uzreiz ir jāpiebilst viena lieta, kad mūsu zemes gabali nav lieli, tie ir 500–600 kvadrātmetri, un šajā gadījumā zaudēt 100 vai 200 kvadrātmetrus, tas ir vairāk nekā nopietni. Protams, ka perspektīva būtu kabeļi, kas tiek norakti zemē. Kur īpašumi tiktu skarti, projekta īstenotājs paskaidrot nevar, jo tehniskais projekts tiks izstrādāts vien 2016. gadā. Arī par to, vai būtu iespējams kabeļus ierakt zemē, skaidrības nav. Tāpēc iedzīvotāji uzskata, ka šādai sabiedriskajai apspriešanai īsti jēgas nav. Un mēs vēlējāmies vairāk detalizētu šo apskati redzēt. Tieši konkrēti, kur ies tas kabelis, vai viņš ies pa veco līniju, vai viņš tiks kaut kur apies apkārtām mājām, jo tas mums ir ļoti būtiski. Projekta īstenotāji skaidro, ka tāda esot likumā noteiktā kārtība. Šobrīd mēs cenšamies saņemt visas iebildes, ieteikumus, ierosinājumus, ieteikumus citiem risinājumiem, jā, nē, un tos apkopojam, lai izstrādātu šo konkrēto novietojumu. Tāds ir mērķis. Nevis otrādi, ka mēs šodien nākam konkrēti ieceri un tagad būs tā, un ko jūs sakat par to, tas nav galīgi tā. Ir otrādi. Iegūms no elektropārvades līnijas izbūves būtu lētākā Ziemeļvalstu elektrības nonākšana Latvijā, bet garantija, ka par elektrību nākotnē tiešām maksāsim mazāk, dota netiek. Savus iebildumus 100 miljonus eiro vērtās līnijas izbūvē iedzīvotāji var iesniegt akciju sabiedrībā Latvijas elektriskie tīkli līdz šā gada 28. februārim. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.